Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 25. darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 15. Iecavā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam. Jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejā un atbalstīts, vai ir nepieciešams ziņojums. Tādu lūdzu balsojam. Tātad 16 pār 1 atturas, lēmums pieņemts. Nākamais ir 26. darba kārtības jautājums. Tā kā gribētu par to iepriekšējo jautājumu tur uzdot. Es atvainojos, es jums vārdu nedevu pašlaik. Es atvainojos, bet es laikam šoreiz ierobežošu jūsu vārdu. Jo ir lieliski, ka jūs šodien balsojāt, bet jūs esat aizmirsuši maz nianses, ka šis ir jau no 1. decembra. Un jūs kā pašvaldība esat ļoti ievilkusi savu iedzīvotāju lemtspēju par pāriešanu prom no ZKS. Un es tā kā laikam gribētu, lai tas paliek tur, kur paliek, jo ir ļoti nezolīdi no jūsu puses izrīkoties iedzīvotāju vārdā, apzināti velkot lēmumu garumā un izrakstot rēķinus, kas dotajā brīdī ir izrakstīti. Jūs esat pārkāpuši virkni noteikumus, tā skaitā pašvaldības saistošos un arī ministra kabineta noteiktos. Tāpēc tas, ko es gribu šeit tagad pateikt, lai šī mēneša rēķins konkrētajai adresē tiktu koriģēts, lai tiktu izņemta ārā apsaimniekošanas un uzkrājuma pozīcija, kas pēc būtības ir pati par sevi pietiekoši nekorekta, jo jūs tur neko neesat darījuši kā BNKS šī gadījumā un ir pat bijuši avārijas situācijas, tad faktiski apsaimniekošana nav veikta. Es tā kā gribētu arī kādu atbildīgo tomēr no tās puses, lai viņš tomēr veiktu atvainošanos par šo procesu, jo tas ir apzināti vilcināts process 2 mēnešu garumā. Paldies par komentāru. Tātad varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma.